jau 23. decembris. Un ir pirmdiena. Pulkstens ir 10:22. 11 vai kaut kad ir manikīrs. Tad pulkstens jau ir 3 ar kaut ko. Un nagustais viņu vēl nav pabeigt, bet būs taisa. Es esmu tāds. Hello! Sorry, es esmu pagīgi priecīgi par šo nagu. Tūlīt. Dievs, viņš tik smuki spīn. Wow. Tad, ja nagi man gatava, un tagad es iešu taisīt no kartēnās mīklas ļoti foršu lietu, tā kā, kur būs kartēnā mīkla un nutella. Sanāk, mamma atsūtīja man uz TikTokā mesaģiem vienu foršu lietu, kas sanāk, tev kartēnā mīklu uzmērē nutella, vēlreiz uzliet kartēnā mīklu, un tā kā izcep un sanāk labi. Es pamēģinu. Un tad, kad paliek augsti, es gribu apēst. Ziemu apēst gribu. Ir šādas tēklītes maziņas no kartēnās mīklas. Es pamēģināšu uztaisīt vēl par kaut kā vīriņus tos līdzīgus. Kad paliek apēst. Kā konfekti. Okay, tad pusdienas ir kaut kādi 8:30 vakarā, un mēs kādiem 8 atbraucam mājās. Mēs bijām pakaļ Snickera kūkai, kura mums rītdien. Rītdien mēs taisīsim rosu, pīrāgus. Es nezinu, vai vēl kaut ko, bet vēl kaut ko laikam. Un rītdien mēs tā kā zinēsim, vai rītā ir Ziemassvētku vakars, vai ne? Un es esmu apsēst ar šiem nagiem šoreiz. Esmu ar viņiem apsēst. Man iepriekšējais reizes nepieaudzēja, tie bija mani dabīgie nagi, bet tā kā es šoreiz biju nogriežusi pārāk viņus īstus, man bija jāpieaudzē. Es esmu so thank fucking God, kad man viņus pieaudzēja, viņi izskatās tik depašķīgi. Tāpēc, jā. Tātad pulkstens ir 11:30. Jā, es te raudāju, tātad, un man te ir visi aizmugurē saķipuši mati. Es viņus no pa dienu izmazgāju, un viņi visu laiku bija copē. Bija ko es gribēju aiziet parādīt rītdienas kūku. This is so cute. Tūlīt. Tā, ok, es ātri parādīšu, viņi izskatās tik depašķīgi. Viņš tik ātri pienāca. Bet, nu jā, tad ir 11:39. Un es atnācu, lai es uztaisītu sev tēju vai kaut ko tam līdzīgu. Jā. Bet man māsa reāli. Šis jaukungs, jā. Un tu novilkās lejā. Es nevaru. Jā, tad kaut kā tā. Tātad pulkstens ir 7:00. Mēs ar Jaunu sēžam mana brāļa istabā. Mēs uztaisījām pīrāgus. Es uztaisīju dažas tos bulciņas ar nutellu. Jā, viņi sagriez rosulu. Milka vēl raudzēties. Jā, viņa to visu izdarīja. Un Mudlika raudzēties vēl mīklu, lai mēs uztaisītu ar Janu vēl tās saldās maizītes. Jā, viņa no 11:00 ir virtuvē. Es no kaut kādiem, es pamodos kaut kādos 11:30 laikam vai 11:00, cik tur. Tad kaut kādos 12:00 ar kaut ko es nogāju lejā. Jā. This is Jana, this is Ineta, and this is my sister. Tātad,
tagad ir 2:35, un mēs taisīsim tagad saldās bulciņas, jo Mikla ir uzrūgusi. Taisīsim ar kanēlu, cukuru, krējumu un ar nutellu vēl, kas ir palikušas. Un kas ir nutella palikusi. Karoči, man radās, mums ir Jānu radās ideja. Labi, Jānai radās ideja, ka es varētu uztaisīt cinnabonus. Cinnabonus, jā. Rekuri daži es viņus uztaisīju. Man ir 7 šitādi te. Viņi ir, es taisīju tādus viņus lielus. Tas sanāk jā. Ja ne, te vēl taisa tos kanēļu. Šeit ir Karoču, mamma izcepa, tā teikt, ļoti garšīgas vistas kotletītes. Viņas ir ļoti garšīgas. Padā. Viņas tiešām ļoti garšīgas, pa kur man ir. I love this. Tātad es parādīšu, kāds ir mans Christmas food bez Christmas sajūtas. Nevis sajūtas, bet no tā, kad ārā reāli nav balti Ziemassvētki, un kad vienkārši ārā ir kā kaut kāds pavasaris. This is my food, kur ir baby potatoes, šķovēti kāposti, rosols, vistas kotletītes, ko tu dari, un siera salātu karotītes. Rekurjana. Un rekur ir kakāvo mēs dzeram kakāvo no kapsulas, kafijas automāta kapsulas. Un pulkstens ir 3:53. Jā. Un rītā reāli ir jau Ziemassvētki. Un otrdien ir jaunais gads, un pirmdien jau ir, trešdien jau ir jaunais gads. Kur? Viss sāks no jauna. Vai ne, Jāna? Jā. Jā. Pulkstens ir 5:31. Un es es sāku sūtīt priecīgas Ziemassvētkus un tā tālāk WhatsAppā dažiem, un tas aizšķi līdz pašām beigām, kuras atradu no dažus cilvēkus, par kuriem es biju aizmiršus, bet jā. Un Ineta visu laiku saka, lai es eju viņai bizītes, jo redz, ka viņa ir izmazgājusi matus. Un viņa saka, lai es eju tagad viņai bizītes, ka viņa skatīsies savu The Vampire Diaries krievu valodā, un lai es skatos kaut ko citu arī. Tā kā, Ineta. Un jā, es vēl pārēdos. Bet, mēs varam iet augšā. Tikai es laikam kaut ko uztaisīšu ātri padzerties. Uztaisīšu, jā. Tad pulkstens ir 6:08. Rekur Ineta, es viņai pinu rekur vizītes, skatās The Vampire Diaries, tikai krievu valodā. Es, protams, kā ugunsgrēku, un es pinu Inetai vizītes. Es tev negribu tā kā dīvaini, tā kā pinu. Kas man tur aizmugurē? Man šausmas. Tā kā tu pini, un tad vienkārši tā kā. Jā. Ok, pulkstens ir 8:52, un man tā kā tētis būs pat mājās tikai pēc 9 mamma, un tētis nāk sagriezt kūku, kas ir sniker kūka. Ok. Es jau vakarā rādīju, bet cīzes. Viņi izskatās tik smuki. Tā kā, es nezinu, jā, var redzēt, bet, izdarīsim šitā. Jesus. Ir tik smuka. Tātad Inetai, tagad ir 9:30, Inetai pinu no kaut kādiem 6:30, laikam viņas vizītes ir gatavs. Un es gribēju parādīt kūka, tā ir kūka, ir sniker kūka. Es viņai taisīju, mamma viņu pasūtīja, mēs atdienā viņai braucam pakaļ. Sanāk, tur ir biskvīts divās kārtās ir krēms, karamele un lazdrieksti, un augšā ir piena šokolāde, laikam. Rekuriņi izskatās tā te. Tā kā, viņa ļoti, ļoti smuka. Un rekur šampēns, kas ir mežzars.
Jā, tā mums paiet 24. decembris bez dāvanām, jo mums šodien nav dāvana, bet gan jau nākošais būs, bet vēl paliek 2 dienas un vēl jaunais gads. Hello, tātad ir 25. decembris, jā, man būtu necīm, jāiet atkal dušā. Pūkstens ir kaut kādi 1:30 līdz 12:41. Un tad mēs ēdīsim arī netu. Un es laikam uztaisīšu lāci makačino varbūt. Jā. Un es nezinu, kad iela kāpos, tas šāvētos ir dīvaini sajūtu. Jā. Pūkstens ir 1:30 un es ar kopumu saņēmu, jo mēs iesim staigāt. Viņai patīk, bet viņai bail. Malnīt. Jā, šķirās. Cik ir? Ir 3:8. Poga. Vēl kas kā gliemas. Jo mēs apgājām sanāk, mēs gājām šo ceļu, mēs gājām pateikt. Mēs gājām vienā tur ceļā iekšā. Un gājām visi pēc, mēs apgājām ar valku ap Jaunmāru. Tad pūkstens ir 10:44 vakarā. Es lieku Jannas Dimaktosni, jo viņai ir tur liela šitāda. Esmu šito daļu sauksim līdz tā. Hello, ir jau 27. decembris, pūkstens ir 2:39 un šodien piekdiena, kas nāk, ir strādājošā darba diena. Pagājušās 3 dienas, 24. 25. 26. bija Ziemassvētki, un jā, tas bija fun, bet šogad Ziemassvētki bija bez sniega un bez mums dāvanām, jo mums šogad nebija izdāvanas, varbūt nākamgad būs. Bet jā, tātad arī šodien es sanāk ar māsīcu atkal mēs skatījāmies uz kaut kādiem 4 ar kaut ko. The Vampire Diaries krievu valodā, un es pamodos 2 laikam tieši. Tagad es atnācu, es ēdīšu, tagad tur ir īsi ar gulušu mēru. Jā, kaut ko tā. Sakardien izuzēju macu, man tā patīk, ka mani mati pēc nākušajā dienā vienkārši tik skruļļaini, viņi paši no saviem skruļļojas. Un es īsti nezinu, ko, arī tagad jau mana māsīcīna tu brauks uz mājām, un Jana paliks šeit līdz 5. janvārim, laikam. Ir jau vakars, un tā teikt, domāju, ir daudz cilvēku un liela ģimene. Tev vajag ļoti daudz ēdienu, un toties kartupeļi ir vislabākais ēdiens, ko var izcept. Un šeit ir 2 pilnas pannas. Šitā ir tā jauna panna, un tā ir vecā, bet, jā, daudz kartupeļi. Un es jau no vakardienas gribu izcept maizi. Tā kā mums ir maizes mašīna, bet ir izcept viņu cepškrāsnī. Tad recepti, kur izcep baltmaizi. Es uztaisīšu, tad tā kā nav nekā tāda grūta, pēc es uztaisīšu. Un ir jau vakars, pēc 3 minūtēm 7 vakarā, un mamma teica, lai es ceptu kartupeļus. Teica, brauc mājās no darba. Jā, tad, ka tev mājās ir daudz cilvēki, tad tev ir jācep jau daudz kartupeļu. Pūkstens ir 10:49. Es un Vinuta skatāmies uz Vampire Diaries 3. sezonas 20. sēriju. Un pirms tam es palasīju ChatGPT, kas notiks katrā sērijā sākumā un beigās. Hello, ir 28. decembris, ir 6:33 vakarā. Mēs rekurīgi netu. Esam virtuvē, mēs sēžamies pēdām, mums kodas jau pusstundas, makaronus un vēl gaļa, un sanāk, ka kaut kādiem 4:30 mani vecāki aizbrauca uz veikalu ar manu māsu, brāli, manu māsīcu, Janu. Viņi aizbrauca uz veikalu, un te ir 6:30, un viņi vēl joprojām nav atpakaļ. Viņi aizbrauca tikai pēc kefīra, tikai. Un tur pazuduši veselām 2 stundām. Hei, tātad ir jau
29. decembris ir svētdiena un 11:12 ar kaut ko, un notika tikko kaut kas tāds, ka es biju uztaisījis savu glāzē tādu kā smūtiju līdzīgu dzērienu, kur bija banāns ābols un mandarīnu un piens, un tā kā sablenderēts, un man tur tā kā mēs bijām brāļi, es manas abas divas māsītes un mana māsa, un vēl tāds mans brālis, un tur sākas, ķipā, jandāliņš, kaut kas tāds, kaut kas, ko viņi tur sāk ņemoties vai ko, un viņš, vai nu Jāna, vai nu mans brālis vienkārši izgājas to ārā, un viņš izgrīt, un man istabā, un reāli tas dzēriens reāli izskatās pēc tā, ka viņš būtu naktī vēmis. Tā kā izskatās pēc tā, bet, jā. Un tagad ir svētdiena, 12, un otrdiena ir jau jaunais gads, iedomājieties, jaunais gads. Tāpēc šis video noteikti būs līdz jaunajam gadam, un jaunajā būs manas dzimšanas dienas vlogs, varbūt. Es uzfilmēšu, jā. Tad ir jau 30. decembris. 30. iedomājieties, arī te 31. decembris, kas ir vecgada vakars. Un pēc 12. jau ir 2025. gads. Ak, Dievs, kā tas ir iespējams, ka reāli gads pagāja tik ātri? Ko? Jā, tad ir 309. Rekur Ineta, viņai besī tas, kad es skatos ugunsgrēku. Viņai besī, ka es skatos ugunsgrēku. Un viņa reāli uzlika austiņas. Un viņai besī, ka es skatos. Bet, es skatos. Un tad viņa vienkārši austiņas. Un es vakar izmazgāju matu, vienkārši besī mani māti. Ar čauku tagad, tā kā čauka, es nesaprotu, kas viņu notiek, bet jā. Tad rītā mēs, ja es pamodīšos laicīgi, es nezinu gulēt šodien no rīta, jo mēs rīt šodien turpināsim skatīties The Vampire Diaries, bet mēs vakardien neskatījāmies, mēs šodien skatīsimies, vienu vai divas sērijas. Un jā, tātad rītā mēs taisīsim vīnogu salātus, rosolu, ko tur vēl. Jā, rītā būs diezgan interesanti diena, jo rītā ir vecgada vakars. Jā, kāpēc? Bet, šodien īsti kā tāda es neko nedaru. Es ēdu kartupeļus ar mērķi. Jā, nekad tāda īpaši nekad tāda nav bijis. Bet, jā, es vienkārši nespēju nocēt, ka vienkārši reāli pēc vienas dienas jau ir nākošais gads. Atkal viss no jauna. Bet tas būs diezgan fun, un mana dzimšanas diena ir jau pēc kodām 20 ar kaut ko dienām. Ak, Dievs! Hello, ir 301. decembris, un ir 9:06 no rīta. Jā, kur guļ. Čau! Vienkārši tur seškarš. Man kopš kaut kādiem, es nezinu, 4 vai puš 4, tā kā aušs tādu sāp, jo cik es palasīju, tas varbūt no tā aušu kociņu, jo es laikam pa dziļu tā kā to ausi. Kad šis iešu laikam saģērbties un tas iešu lejā. Tagad pusdienas ir 11 un 14 minūtes. Kur Ineta? Ineta, saki čau! Čau! Tad es cepju karbonādes. Tur sagriez ar Jānu kartupeļus rosolam. Es tagad sarīvēju sieru. Un sanāk, mēs taisīsim rosolu, vīnogu salātus, būs karbonādes un kaut kas tur vēl bija. Un Jāna aizgāja augšā, aizskrēja pakaļ Oliveram, jo Olivers atņēma viņai planšetu, ko viņš tur darīja. Un viņi iesāka griezt vīnogus priekš tiem salātiem. Es tagad reku, kur ir karbonāde ar rīvmaizē un karbonāde olā. Tipa viņas tur jaucas kopā. Un, jā, es cepju tā kā. Tātad pusdienas ir 2, pustrīs principā. Reku, Jana sataisīsies. Sataisīju šādus tomātiņus. Jā. Es laikam kaut kas Ineta rekur taisīja manu kleiti, jā. Un es ilgšu dzeltno kleiti. Es vēl neesmu gatava. Es esmu šoltos. Šitā te ir, jā. Man ir mākļi skaisti. Jā. Es tev uzkrāstošu pagaidi. Un jā, mēs taisīsimies, mēs no kaut kādiem 10 rītā taisījām ēstu.
Tātad pulkstens ir... Cik viņš ir? 3:59. Viņš Šarloti dzers. Teik, kā es izskatos, Jāna? Cik dzērāji būs? Ok, ir 5:06 laikam vakarā. Ne, 5:06 vakarā. Un mēs tikko padzerām karstvīnu un pārām kūku. Un tā lieta, par ko es esmu tik ļoti sajūsmināta, ir ļoti, ļoti forša. Varbūt tagad nestāsti? Es nestāstu. Eju, ielaid melnīt, viņai tepat aiz loga sēž. Karač. Rekur, Jāna. Karač, vienkārši ir tāda lieta, par kuru es vēl neteikšu, bet to varēs zināt 2. janvārī. Viņa ir tajā galā. Labi, viņa nāk iekšā. Rekur, viņa ir melnīt, nec iekšā. Viņa nenāk. Ielaid viņu pa durvīm. Jā, karač, ļoti fan. Un mana oma domāja, ka jau kaut kādi 8-9 vakarā. Tas vēl ir būs ilgi. Es mīlu šo cilvēku. Ļoti. Jā, tātad... Ielaid viņu iekšā. Dirsa. Dirsa. Un tagad viņa aizlēc. Viņa... Reku, kur viņa ir? Viņa tur nav. Melnīt. Paimalā. Man pāri piet, jā. Tā kā tiešām es nezinu, par ko es esmu priecīga. Par to, ka tūlīt pēc dažām stundām būs jaunais 2025. gads, vai par to, ka man jaunajā gadā būs kaut kas ļoti foršs, ko es tiešām gadīju gadu vai 2. Tu jau jūs uzzināsiet vēlāk. Un, jā, tāpēc skatieties tālāk, un tad jau redzēsiet. Bet jūs zināt, ka šis video noteikti beigsies ar to, kad paies šis gads, ar to, ka paies šīs diena, vakars. Un kad, es vienkārši nevaru, man patīk, ka man izskatās zaļais. Un to, kad šis beigsies tieši 12 ar kaut ko minūtēm, kad būs jau 1. janvārs. Tāpēc tiekamies pēdējā brīdī, pēdējā, nezinu, dienā, vakarā, kad būs. Pēc, jā. Ok, tātad pulkstens ir 7:55, bez 5 minūtēm 8 vakarā. Līdz jaunajam gadam pagājuši dažas stundas. Arī Dāca ar melnīti. Rekur ir Ineta, viņa kūkuņiem. Es ēdu atkal sēdu siersalātus, vīnogu salāti, karbonādu, un es uztaisīju jau kakāvo. Oi. Te ir... 4 stundas paliek. Te man liekam izskropstu tušu uz naga. Oi, bet jā. 4 stundas līdz jaunajām gadam. Jej! Nē! Jaunais gads, nē! Labi, jaunais gads, jā. Mana dzimšanas diena ir pēc 27 dienām. Pēc 27 dienām. Tieši 27 dienām. Man 3. Es nevaru. 17 gadi man būs. Un man būs tā lieta, par ko es sapņoju veselu gadu. Veselu gadu! Nārā reāli šaujas salūt kaut kam. Nu ko, ir jau palikuši 22 minūtes līdz jaunajam 2025. gadam. Un es ceru, ka jums visiem piepildīsies sapni nākošajā gadā, jo es zinu, ka mans sapnis piepildījās šodien. Un es noteikti zinu, ka jūs to uzzināsiet jau noteikti pavisam drīz. Bet nu, tiekamies vēlāk nedaudz pēc 21 minūtes. Tad palikuši vēl 11 minūtes un ārā reāli snieg. Ārā ir sniegs. Un ir jau salūts, sanāk, ir 11:49. Un iedomājieties, jūs esat izturējuši šo visu video garumu kopš Ziemassvētku nedēļas sākuma un līdz beidzot ar šo jauno gadu. Tāpēc mēs jums sakām, mēs jums sakām Happy New Year un lai jums vienkārši piepildās visu, ko jūs vēlaties. 10 minūtes. Un 10 minūtes
līdz jaunajam gadam. Kādam zvanīšu. Jā, un līdz kādam viņa zvanīs. Jā. Labi, tāpēc visiem priecīgs svētkus, visiem jauno gadu un visi esat priecīgi, laimīgi un cerams izbaudiet nākamo gadu, lai viņš paskrien tikpat ātri kā šis. Atā!